Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Māršava atrodas Valmierā, Mārmuižas ielā 9. Tā ir dibināta 2008. gadā, apvienojoties 5 saimniecībām. Kooperatīvas mērķis ir apvienot zemniekus, lai tie kopā realizējot savu produkciju, varētu justies drošāk par savu pastāvēšanu. Šo 6 gadu laikā Māršava ir spējusi attīstīties līdz 85 saimniecībām no visas Latvijas, kas vidēji dienā saražo 80 tonnas piena. Šobrīd kooperatīva nodarbina tikai 7 darbiniekus, taču tas neliedz arī pērn sasniegto 12 miljonu latu lielo apgrozījumu, ierindojoties 3. vietā starp Latvijas kooperatīvām pēc saražotā piena apjoma. Kooperatīvas Māršava lielākie sadarbības partneri ir Lietuvā un Polijā. Piens tikai nelielos apmēros tiek realizēts arī Latvijā. Nu pat klajā ir nācis arī jaunums – kooperatīvas pašu veidoti produkti, saldais krējums un, kā saka pats uzņēmums, viņu lepnums – kalcinētais biezpiens. Jau šobrīd šie produkti ir atrodami Latvijas lielākajos veikalos. Kalcinētais biezpiens ir labi aizmirsta veca recepts, kuru mēs sadarbībā ar Lauksaimniecības universitātes profesoru Ciproviču skundzi esam atjaunojuši un izmantojam, lai ražotu veselīgu, tīru un dabīgu kalcija avotu gan maziem bērniem, gan pieaugušajiem, kas domā par veselīgu dzīvesveidu. Kooperatīvas Māršava telpās atrodas arī veikals fermai un ganāmpulkam, kurā var iegādāties plašs sortimenta ganāmpulku un fermu aprīkojums, dažādu veidu lobarību, kā arī Amerikā ražots putnu atbaidītājs. Tāpat uzņēmums piedāvā iegādāties Itālijā ražotas skābarības torņus un teļu individuālās un grupu mājiņas.